Es nevaru bez viņa, jeb sapnis par ģimeni. Viņa sēdēja man priekšā asarās stāstot savu stāstu. Viņa bija izsmelta, nogurusi un tuvu depresijai, un nespēja savilkt galus, ne finansiāli, ne emocionāli. Katru dienu viņa jutās kā pelēka ēna no tās sievietes, kas viņa kādreiz bija gribējusi būt. Viņa bija dzīvojusi ilgus gadus attiecībās, kur viņu necienīja, kur viņa bija pakļauta, kur viņa pielāgojās, klusēja, un viņu pat neprecēja. Pat šķiroties pirms 2 gadiem, viņa nevarēja atbrīvoties no domām par viņu. Pat pēc dažiem citiem attiecību mēģinājumiem, viņa joprojām sevī nespēja iedomāties blakus citu vīrieti. Viņa teica, es nezinu, kāpēc es joprojām domāju par viņu. Viņš mani grib tikai pakļaut, izmainīt, bet es nevaru tāpat iedomāties citu vīrieti sev blakus. Un tajā brīdī es saredzēju to, ka viņa dzīvo ar to sajūtu, ka vienīgā brīvība ir gaidīt, cerēt vai cīnīties ar viņu, pat ja tas sāp. Kad mēs sākām strādāt atmodas terapijā, viena no tādām spilgtākām atziņām, ko viņa saprata, bija to, ka vīrietis, par kuru viņa tik ļoti domāja, bija tikai tēls, ko viņa pati bija izveidojusi savā galvā. Un balstoties tikai uz vecajām programmām, pārliecību, ka mīlestība nozīmē ciešanas, kontroli un pakļaušanos. Un tad notika īstā atmoda. Kā tāda izkļūšana no komas, kurā viņa bija gulējusi visus šos gadus. Viņa beidzot beidza vainot tikai sevi. Tas nogurums un izsūkums pazuda. Parādījās enerģija un dzīvīgums, ko viņa bija jau aizmirsusi. Viņa atrada nodarbošanos, kas viņai patiešām patīk, nevis kas būtu pareizi. Un vienā no sesijām viņa saprata ļoti spēcīgu lietu. Viņai ir brīvība izvēlēties, un nekāda persona ārpusē nevar viņu ierobežot, ja viņa pati tos neatļauj. Un, protams, tas, ko viņa tik ļoti ilgi meklēja ārpusē, vienmēr bija viņas iekšienē brīvība, prieks un pašvērtība. Un šodien viņa ir cita sieviete. Viņa ir viegla, viņa ir neatkarīga, spējīga būt laimīga savā dzīvē, nevis dzīvot pagātnes sapņos vai fantāzijās par cilvēkiem, kas viņai nekad nav bijuši atbalsts. Un arī tu vari tikt no tā ārā. Es varu tev palīdzēt atmodināt sevi, atrast savu enerģiju un dzīvot savu dzīvi.